par aktuālo jautājumu šobrīd Air Baltica. Tātad Saeimā ir 100 deputāti. Cik deputāti ir avio eksperti? Es minētu, ka varbūt neviens nav ar kaut kādām dziļām zināšanām par avio industriju. Tad kā viņi pieņems lēmumus par šo? Cik ir vadījuši lielus, jaudīgus uzņēmumus, tādi kā Air Baltica, 800 miljonu apgrozījumu? Nu, tas jau stāsta par to, ka priekšstāvji reprezentē to tautu vai nāciju vai politisku nāciju. Viņiem ir jābūt arī zināšanām, un tās zināšanas var nākt no personīgās pieredzes, vai arī var nākt no kaut kādas institucionālas kapacitātes. Proti, kad Saeimā ir zinoši pētnieki, zinātnieki, kas palīdz sagatavot deputātus pieņemt šos lēmumus. Bet, ziniet, tādu nav. Iedomājieties, jūs esat jauns deputāts, varbūt jūs arī kandidēsiet vēlēšanās. Visticamāk, ka nē, bet varbūt. Nav domāts gan. Nevar izslēgt, varbūt nākamā vēlēšana aplī. Bet jūs tad tiekat ievēlēt Saeimā. Jums ir zināšanas par mēdīju lauku, par televīziju un tā tālāk, bet jums tad ir jālēm par Air Baltica. Nu, kā izskatās tas atbalsts jums? Nu, jums ir viens palīgs. Alga 1800 eiro mēnesī. Visbiežāk tie ir mani studenti, 2., 3. kursa studenti, kādreiz ir dalīts šī alga starp diviem. Nu, viņi nenāk ar lielām, viņi ir ļoti inteliģenti, entuziasti, lielām kaut kādām jaunām zināšanām vai dzīves pieredzes. Tieskais dienests, kur strādā 6 pētnieki laikam šobrīd. Mūsu ziņojumā mēs atklājam, ka Saeimā ir 8 šoferi uz 1 pētnieku. Kas kaut ko pasaka par prioritātēm. Varbūt šis saturiskais nav Saeimas prioritāte, bet vairāk tas reprezentatīvais. Tas nav nopietni, bet tas nav nopietni. Atkal, 8 šoferi uz 1 pētnieku. Nu, visticamāk, vajadzētu mainīt šo bilanci un doties uz to, kad ir vairāk to pētnieku un varbūt mazāk to šoferi.